Labāk uzvara nesmukā spēlē nekā skaists zaudējums. Šis ir Armanda Krauliņa iecienīts teiciens. Pēc Ziemeļeiropas līgas spēles pret Espoo Honka Skonto treneris Valds Valters bija spiests citēt savu bijušo treneri un sāncensi. Pirms spēles ar Espoo Honka rīta treniņā viens no komandas līderiem Edgars Šneks atkal satraumēja muguru, un atlikušajās stundās Valdim Valteram ar kolēģiem vajadzēja atrast jaunu spēles modeli. Par Šnepa aizstājēju laukumā pārsteidzoši tika izvēlēts 17 gadus jaunais Gatis Jahovičs, kurš līdz šim Ziemeļeiropas līgā vēl nebija spēlējis. Pirmajās 2 minūtēs rīdzinieki izskatījās negaidīti organizēti. Pēc lieliskas Nikolas piespēles rezultātu atklāja Sandis Valters. Soma met garām, bumbu savāc Nikolas, tālāk Kristofs Valters piespēle Sandim un vecākais brālis ir precīzs. Vēl līdz pat pirmās ceturtdaļas beigām Skonto bija vadībā, taču Honkas mēlnis Lonijs Kūpers vispirms ar 2 trīnīšiem un pustālo neļauj laukuma saimniekiem aizbēgt, bet nedaudz vairāk kā minūti pirms ceturtdaļas beigām pirmo reizi izvirzīja vadībā Somu klubu 20-19. Otrās ceturtdaļas sākumā pie sporta manēžas groziem piešāvās arī Heikī Zitiņš un 4. minūtē 36-31 Honka labā. Tomēr arī šis izrāviens kopējiem spēkiem tika apslēpēts un ejot lielajā pārtraukumā 45-40 plus 5 jau Skonto. Ar izlases spēlēm saistītais pārtraukums nebija nācis par labu rīdzinieku precizitātei. Pirmajā puslaikā tikai 2 precīzi tālmetieni tādai snaiperu komandai. Patīkamas pārmaiņas ieviesa Nebel debitants Jahovičs. Vispirms pāri Matinena rokām precīzs 1 trīnīts, bet pēc minūtes arī otrs. Kopā šajā spēlē Gatis 28 minūtēs guva 7 punktus, izcīnīja 8 atlikušās bumbas un atdeva 3 rezultatīvas piespēles. Pēdējās 3. ceturtdaļas sekundes. Sanda Valtera caurgājiens, metiens neprecīzs, bet īstajā vietā un īstajā laikā parādās Nikolas roka un pirms pēdējām 10 minūtēm 66-61. Pēc pārtraukuma 3 uzbrukumus pēc kārtas precīzi noslēdz Honkas viestrādnieku trio Džons, Kūpers un Vorens un jau plus 2 somiem. Tomēr mača liktenis izšķīrās pēdējās 2 minūtēs. Spēka cīņā zem groziem meistarīgāks ir Arnis Vecvagars, 2 punkti un rezultāts 81-80. Uz 2 Kristapa Valtera soda metieniem ar to pašu atbild Zitiņš un 58 sekundes pirms spēles beigām joprojām plus 1 rīdziniekiem. Zem sava groza aktīvākais atkal ir Vecvagars un pārtvarta piespēle, bet pie otra groza vecais 22 sekundes pirms spēles beigām iemet savu vienīgo 3-punktnieku un kļūst par mača varoni. 86-82, 4. Skonto uzvara 5 spēlēs. Treneris arī teica, bet iznāca tā, ka tās kombinācijas beidzot sāk izdoties dažas un iznāca, ka izvirzīja man uz to noslēgumu metienu. Šoreiz sanāca. Arnis no spēles iemeta tikai 2 metienus, bet pašā izšķirošajā brīdī, nosvarot svēru kausus par labu Skonto. Johans Nikolas ar 25 punktiem un 15 izcīnītām bumbām 2. zvaigzne, bet 3. par spožu debiju Gatis Jahovičs. Kas attiecās par spēles iznākumu, tad gan arī jācitē slavenu treneru. Jāsaka tā, ka slikti spēlē, labāk uzvarēt nekā labi spēlēt un zaudēt. Jā. Šis modelis ar Jahoviču viņš būs ļoti reāls, un viņš arī bija sezonas sākumā domāts, ka gadījumā Edgaram kaut kas nav, viņš nav, tad Gatis būs tas spēlētājs, kas spēlē šajā pozīcijā.